Kāda ir problēma mūsdienās, ka tiek patērēta TikToki, sociālā tīkla, Instagrami lielākā jau izaugusi? Jo sākotnēji tas tika darīts, jo tādā veidā var šo dopamīnu sev uzražot, laimes hormoniņu, tā prieks, hop, kaut kas notiek, informācija kairinājums, viss ir, smadzenes tev dod dopamīniņu, viss labi. Ar laiku, loģiski, ka šī sistēma noturlinās un cilvēkam jau tas jādara, lai viņš nejustos slikti. Jo tiklīdz viņš to pārstāj darīt, viņš sāk justies slikti. Nav dopamīns, nav kairinājums, kaut kas liekas ne tā, klusums, neinteresanti, apātija, depresija, šitais tā jāpieņem ātri telefons, kaut kas atkal jauns, vienalga, kas, ka tikai es varu kaut ko šķirstīt, skatīties ātrie video, blam. Tas nedod tik lielu baudu kā sākotnēji, bet vismaz nav tās tādas sliktās negatīvās sajūtas, kura rodās tad, ja tu to vairs nedari, jo tad kortizols sāk, stresa hormons izdalīties, ja tu to nedarīsi. Un līdz ar to sanāk, ka cilvēks, tā kā narkomāns, ir uzsēdināts uz visiem šitiem saturiem, visa veida satura patērēšana.